Sāksim lūdzu Silvija, kur ir ar ķieši. Tā kā mēs dziesmā visvairāk varam izteikt arī to, ko mēs jūtam un ticam, tad arī šo svētbrīdi sākot lūdzu dziedāsim Meldijā Finlandija ļoti pazīstamo dziesmu Ved mani Dievs un manas gaitas svētī 2 pantus lūdzu. Mīļā skolas saime, no vismazākajiem bērniem, beidzējiem šodien, tāpat mani kolēģis skolotāji.
vecāki, vecvecāki, tāpat visi mūsu Krišjāna barona skolas, draugu saime. Šim svētbrīdim es esmu izvēlējusies divus īsus vārdiņus, tā kā bērni jau zina, ka mūsu bībele sastāv no vecās un jaunās derības, tad arī no katras viens īss vārdiņš, ko jums paņemt līdzi no šīs skolas beigšanas dienas. Un pirmais ir, ko saka Salamans, un proti, uztici tam kungam savus darbus, un tad tavi nodomi sekmēsies. Un savukārt mūsu pestītājs Jēzus Kristus Ģenecaretes ezera malā uzrunāja savu sirsnīgāko, dedzīgāko mācekli Pēteri ar šiem vārdiem. Dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Bet Sīmanis Pēteris atbildēja un viņam sacīja: Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Un to darījuši, tie saņēma lielu pulku zivju, tā kā viņu tīkls plīsa. Nāc kungs Jēzu un svētī savus vārdus, jo tie ir mūžīgā patiesība. Amen. Es domāju, ka laiks ir mums tāda piešķirta lieta, kas ir ārkārtīgi steidzīgs. Jo cik tad liekas ilgi ir pagājis, kad mēs tikāmies bērnu svētkos, kad mēs ievadījām šo mācību gadu, un pēc tam, lūk, ir jau uznācis rudens un lapkritis, un tad baltā ziema, un tagad mēs esam pilnā pavasara plaukumā. Un es domāju, ka tas vien jau ierosina mūsu domas un jūtas tam, ko mēs šodien visi te pārdzīvojam. Un es domāju, cik brīnišķīgi arī tie vārdi ir, kas saka, ka laimīgi ir tā tauta, ka viņai jaunatne nāk viņai līdzi un stāv viņas priekšā. Un es domāju, to mēs pārpilnam arī šodien pārdzīvojam. Kad jūs visi, gan lielākie, gan mazākie bērni, esat tādās svētku drānās tērpti. Dieva vārdiņš runā par kādiem darbiem un kādu uzticēšanos. Un iedomājieties šo skatu tur Ģenecaretes ezera krastā, kur mūsu pestītājs, kur pats nebūdams zvejnieks, pamācīja savu mācekli Pēteri, lai viņš izmet tīklus un dodas uz augšu. Un Pēteris, kas bija visu nakti zvejojis, kā tas pienācās tajā zemes daļā un nekā nebija noķēris, dabīgi, ka viņam varēja uzrasties šaubas, un viņš varēja domāt: Kungs, es tevi cienu tavu vārdu dēļ, bet vai tu tiešām man vari mācīt arī kā zvejot? Bet ievērojiet, ka Pēteris tomēr bija cieņas pilns pret savu mīļoto mācītāju un teica: Meistar, uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Un, mīļie bērni, es domāju, ka tas arī tik ļoti raksturīgs ir arī mūsu cilvēku dzīvēs, ka mēs tik bieži neusticamies, šaubāmies, ko darīt. Varbūt jūs domājāt, vai es varēšu šo mācības gadu nobeigt, vai es varēšu tā uzdotos uzdevumiņus pastrādāt, lai dabūtu labu atzīmi, lai būtu par prieku maniem vecākiem un skolotājiem, bet tagad ievērojot šo pamācību, to teica Jēzus Kristus: dodies uz augšu, un ja mēs tad tam ticībā sekojam un sakam: uz tavu vārdu, kungs, es to darīšu, vai arī, kā to Salamans ir sacījis, kad uztici tam kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies. Un tā, mīļie bērni, nedomājiet, ka viens mācību gads jau ir kaut kāds ļoti liels solis, tas ir tikai mazs solis, un visos tais darbos, kas jums tagad stāv priekšā, tad atceraties, ka tas ir tas kungs, kurš jums dod ticību, tāpat atceraties, ka jūs skolotāji un audzinātāji jums vēlas jūsu sirdīs iedot to, kas jau ir rūdīts un pārbaudīts. Un tās ir mūsu latviešu tautas dzīves dziļa, jūsu tērpi, kādos jūs šodien esat tērpušies, un mūsu skaistā, mīļā valoda.
Tā, mīļie bērni, atceraties to un tiešām dodaties uz augšu, jo uz augšu doties arī vienmēr nozīmē kādu kāpienu, kaut ko labu, skaistu, paliekošu. Tā, lai šie vārdiņi jūs pavada šo mācības gadu noslēdzot. Un lūgsim Dievu. Mīļais Dievs, kā pagājušā mācības gadā ik rīts skolā nākot, mēs esam tavā priekšā nākuši ar savām lūgšanām, tā uzklausi mūs arī šodien un piešķir savu svētību un padomu visai šai skolas saimei, no mazākiem līdz lielākajiem, neapdzēs viņos visu labo ziņu, vienmēr doties uz augšu, tuvoties tev un būt par prieku visai mūsu Čikavas latviešu saimei un arī visiem būt par taviem mīļiem Dieva bērniem. To mēs visi lūdzamies tai lūgšanā, ko tu, kungs, mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un tāpat kājās palikuši dziedam pēdējo pantu uz tava altāra. Katru sēsdienu pēc lūgšanas es saku labrīt, un tad mēs sākam ziņojums. Es nevaru no tā tikt prom. Bet šodien ir izlaikums, un paldies, ka jūs esat visi ieradušies. Patiešām šis 45. Krišānu Baronu Latviešu skolas gads ir beidzies. Tagad mēs varēsim atgriezties uz brīvām sēsdienām. Pļaut zāli, mazgāt mašīnas, strādāt virsstundas un tā tālāk. Man liekas, ka skolēniem, skolotājiem un vecākiem skolas gads ir bijis garš. Es ceru, ka viņš arī bijis interesants. Es vēlos vēlreiz pateikties visiem, kas strādāja te mums skolā, skolotājiem, vecāku padomei, vecākiem un labējiem. Tiešām paldies par jūsu pūlēm un par jūsu padomiem. Man te būtu jāmin ne tikai skolotāji, bet arī 8. klases un vidusskolas vecāki, kas sagatavoja pusdienas, ko vēlāk varēsim baudīt. Es arī gribēju pateikties Dainai Līzenbergai par programmām, un īpaši arī es gribēju pateikties par to darbu, kas tika darīts uz degpunktu. Un es ceru, ka jūs esat redzējuši degpunktu, kas šogad arī parāda, cik mēs ļoti nopietni ņemam to fizisko audzināšanu un mūsu skolas uzvedību. Lūdzu, nopērciet degpunktu, kas ir dabonams pie priekšdurvīm. Un redaktrises galvenās bija Inga Lucāna un arī Lelta Kalmīte. Paldies jums! Es domāju, caurmērā bieži var sanākt domstarpības skolās un sabiedrībā, bet vismaz man šis gads ir bijis ļoti veicīgs un samērā gluds ar visiem skolas darbiniekiem. Tiem, kas te nāk un palīdz, man tiešām ir milzīgs respekts, un es ar prieku klausos
uzskats un arī kritika. Es zinu, ka jums ir mūsu skola pirmā vietā, un es prasu, lai tik nāk un manim runā vecāku padomus, mēs esam vienmēr mieri klausīties. Ar 45. gadu izlaidumu man skolotājs Jānis Bērziņš minēja, ka viņš domāja, ka būtu jauki, ja es varētu arī atstāstīt drusku savus sapņus no maniem skolas gadiem. Tātad man te ir dažas Negribētu zināt mans piezīmes? Tu gribi? Ok, labi, atmetīs tās mans sapņus. Atstāsim to 8. klasē, tas programmā vēlāk nāk. Viena atmiņa man gan ir, un tas ir, ka mēs kā skolēni, un es domāju, ka tas varbūt bija visās latviešu skolās tādā reizē, mēs bijām parasti, centīgi un kārtīgi, bet nevienmēr. Un šādu tādu mums iznāca pārunas par uzvedību ar pārzim vai ar vecākiem. Es to minu, tās pārunas tagad, jo pēdējā laikā ir izpaužušās dažas pasakas, cik slikti mūsu bērni uzvedās. Un tās pasakas bieži nāk tieši no tiem cilvēkiem, kas nav te, kas nestrādā katru sestdienu te ar mūsu bērniem. Es domāju, ka tas tiešām tā nav. Mūsu latviešu bērni ir jauki, viņi ir gudri, viņi ir pilni ar enerģiju. Viņi nav vienmēr gluži eņģeļi, bet es viņus gribu te publiski slavēt par šo garo un labi nostrādāto gadu. Paldies! Jūs esiet strādājuši, īpaši tagad šie vārdi 8. klasē vidusskolas absolventē Inai. Jūs esiet strādājuši ilgus gadus un absolvēt nav viegli, ka domā par visu to, kas jums citādi aizņem laiku un spēks. Lūdzu, turpiniet darboties vai nu skolā vai tautas labā. Šogad Krišjāna Barona skolā strādāja 208 skolotāji un daži pilnu laiku un daži daļēju laiku. Skolas gadu beidzot, dažas pazīstamas sejas atstās mūsu skolotāju pulku. Ilona Rozes kundze un Marta Cakara kundze, kas ir mācījuši skolā vairākus priekšmetus un ilgus gadus. Ir svarīgi arī mums minēt dažus jaunus skolotājus, kas te ļoti palīdzēja un nāca strādāt, kaut gan pašiem nav vēl bērni. Pārējiem ļoti daudz no mums skolotājiem bērni, tātad mums ir tieši obligācija, ka mums būtu jānāk. Bet es domāju, ka tādi cilvēki, piemēram, Solveiga Brunovskas, kas strādāja ar 4., 5., 6. klasi, Elīsa Freiman, kas mācīja valodas mācību gimnāzijā, un Aleksandrs Kalniņš, kas es redzu aizgāju, pat ienāca, kas palīdzēja bērndārzām un tautstējām. Liels paldies! Es ceru, ka nākošo gadu lielākā daļa skolotāji atgriezīsies skolas darbā un ka mēs varēsim paplašināt programmu un mācību spēkus ar jauniem un vēl ar citiem spējīgiem skolotājiem. Kā jau esat redzējuši, mums šogad skolā bija vairākas pārmaiņas. Daži darbojās labi, dažas ne. Ja vēlaties lietas mainīt, kā es jau minēju agrāk, lūdzu sazināties ar mani, vai arī runājiet vecāks padomus priekšsēdētāju vai Mūsu mērķis šogad izkārtot vairākas izbraukumus pēc mācībām kopā ar skautiem un gaidām. Man liekas, ka tas izdevās. Mums bija vairāk izbraukumu. Piemēram, oktobrī mums notika riteņbraukšana, novembrī bija peldēšana, februārī bija slēpošanas izbrauciens, un pat nesen aprīlī bija sporta spēles, tepat Metāliešu Park Ridge. Es domāju, ka bērniem atsauksmes to bija ļoti labi, viņiem tas patika. Un es arī sagaidu, ka nākošajā tas pats būtu, un ko mēs varētu vēl darīt, paplašināt programmu, lai būtu vēl interesantāks lietas to darīt. Un īpaši, kas mums nāc palīgā? Lai mums skola pastāvētu, mums ir nepieciešams atbalsts no ikviena. Es no sirds aicinu visus palīgā, lai skolas darbs būtu ražants un arī prieka pilns. Skolā šeit ārpus Latvijas ir šodien vairāk. Skola šeit ārpus Latvijas ir šodien vairāk vajadzīga kā nekad. Turpināsim mācīt mūsu bērnus trimdā un Latvijai. Nu tad, uz tiešo izlaidumu sāksim ar bērnu dārzu un ar sagatavošanas klasi. Un lūdzu, kā mēs esam šogad darījuši tā, lai nav tik ilgi tā lieta, ka visām klasēm jānāk uz skatuves un lejā. Es prasīšu, lai visi skolotāji izdala liecības un diplomas un tā tālāk bērniem jau iepriekš. Tātad bērniem tās būs. Un faktiski es iztaisīju kļūdu. Mums jāsāk jau lāčbērns klases.
Un es esmu izdalījis tās diplomas, un skolotājs ceru, ka jūs izdalījuši visu to agrāk. Tātad, ka es izsaukšu vārdu. Lūdzu, tikai paceļieties kājās, stāvs, un tad es izsaukšu visu jūsu vārdus. Lūdzu, Lāčbērni. Viens Lāčbērns tikai ir? Lūdzu, paceļieties. Lāčbērnos mums šogad bija, un piedodiet jau iepriekš, es kādus izlaižu, vai es kādus kļūdas izdarīju. Lija Elef, Krišs Putniņš, Selva Muižniece, Andra Bērziņa, Daiga Eize, Vāra Robežniece, Simona Narubina, Miķelas Mekmin, Elīna Bērziņa, Astra Dāboliņa, Māris Lucāns, Zinta Lucāna, Aleksandrs Sprūde un Ēriks Šilmans. Arī no skolotājiem mums bija Anita Bērziņa, Maija Dombrovska un Indra Dāboliņa. Vai kādam vecākam ir tāda diploma, ko šorīt izdeva Lāčbērniem? Maija Dombrovska sastādīja diplomas, un tā ir tiešām tik skaisti. Nācāmies parādīt. Kas visi Lāčbērni dabūja tādu diplomu, ko Maija sastādīja, tas ir tik burvīgi. Labi. Sagatavošanas klases un bērndārs. Lūdzu, paceļieties. Sagatavošanas klasē un bērndārzā, ko mēs strādā bieži kopīgi, šogad piedalījās Karīna Bočka, Maira Dāboliņa, Čija Bērziņa, Arijāna Ezera, Andris Rēvics, Markus Zuševics, Kristaps Stāks, Ādams Ruskuls, Aleks Dombrovskis, Katrīna Dārziņa, Nikolais Hartmans, Jana Ieviņa un Ādams Mišel. Un skolotāji bija Linda Zuševica, Sandra Burvikova, Aleksandrs Talniņš un Silvija Ezera. Man būtu jāmin, ka sagatavošanas klasē un bērndārzā arī bija viena skolniece, kas nevienu dienu neiztrūka šogad. Un tā bija Maira Dāboliņa. Nu labi, tagad mēs sākam tikt pie tām lielām klasēm. Pirmā klase. Lūdzu, pirmā klase paceļieties. Šogad mums pirmā klasē bija Ēriks Zoika, Diana Mekmin, Benjāmiņš Aļa, Andris Baršņī, Alda Eize, Regīna Kiran, Aleks Burvikovs, Andrei Riku, Larisa Inka, Vaiva Kolādnī, Māra Putniņa, Aleks Dārziņš un Aiva Ieviņa. Tā ir liela klases skolotājas. Bija Sarmīta Aļa galvenā skolotāja, bija Sarmīta Aļa un Īris Putniņa. Man arī, mēs sākam ar pirmo klasu uz priekšu, mēs minēsim tos bērnus, kam ir vislabākais sekmes atzīmēs un arī centībā. Tātad lūdzu paskaties kājās, mēs viņus vārdus sauc. Sekmīgākie skolēni atzīmēs bija Vaiva Kolādnī, Larisa Inka, Aiva Ieviņa, Benjāmiņš Aļa un Māra Putniņa. Un dažiem no jums būs vēl jāpaliek stāvot, jo jūs arī esat pie centīgākiem. Centīgākie bija Vaiva Kolādnī, Larisa Inka, Aiva Ieviņa, Diana Mekmin, Benjāmiņš Aļa, Māra Putniņa, Aleks Dārziņš, Aleks Burvikovs un Ēriks Zoika. Man arī būtu
pēdējā lieta jāmin mums noteikti kā katru gadu grāmatu lasīšanas sacensības. Un pirmā klasē grāmatu lasīšanas sacensības šogad uzvarēja Māra Putniņa ar 995 minūtēm, ko viņa lasījusi latviešu grāmatas. Nāk, Māra. Labi, otrā klase. Lūdzu, otrā klase. Otrā klasē mums šogad bija skolēni Imants Dāboliņš, Linda Hartmane, Kristīna Mišela, Ligita Kristīna Ruskula, Harijs skolēna Kristīna Ruskula, Marisa Burviko un Eriks Tušēvits. Audzinātājas bija Ligita Inga un Luēna Stāva. Sekmīgākie skolēni, un šī klasē viņi bija kopīgi atzīmēs un arī centībā bija sekojošie bērni. Kristīna Mišela, Kristīna Ruskula un Eriks Tušēvits. Arī mums bija viens skolēns otrā klasē, kas šogad nevienu dienu neiztrūka, un tas bija Imants Dāboliņš. Pēdējā lieta, viena no vissvarīgākām lasīšanas sacensībās. Šī klasē bija ļoti grūti, jo man skolotājs teica, ka bija daži skolēni, kas bija ļoti tuvu, kas bija ļoti piestrādājuši, un tā mēs izlēmām, ka tie trīs, kas bija vistuvākie, un kam tiešām bija labas sekmes, ka tiem visiem dod to balvu. Un vislabākie lasīšanas sacensībās šogad otrā klasē bija Kristīna Mišela, lūdzu nāc Kristīna, Kristīna Ruskula un Marisa Burvikovs. Tad uz trešo klasi. Lūdzu, trešā klase. Tā mums ir viena milzīga klase, un tā klases tagad turās kopā mācās jau 3 gadus. Trešā klasē šogad bija skolēni Raits Bočka, Ērika Inka, Andis Bērziņš, Kristīna Bērziņa, Karīna Čunčula, Ērika Lebedeva, Ieva Putniņa, Analīsa Vilciņa un Maija Grante un Andra Stārka. Un skolotāja bija Ruta Kupci un palīdz bija Mārcis Sākāra. Šī klasē vissekmīgākie bija, un šiem skolēniem bija visi piecinieki. Maija Granta, Ērika Inka un Ieva Putniņa. Gandrīz tik sekmīgi bija visi piecinieki, bet tikai viens četrnieks bija Kristīna Bērziņa un Ērika Lebedeva. Un man vēl jāmin arī par centību. Centībā visi piecinieki bija Andrejs Stāvā. Citās klasēs es minēju skolēnus, kas nav iztrūkuši nevienu dienu šo gadu. Mums trešā klasē ir viens skolēns, kas nav iztrūcis, cik es zinu, 3 gadus nevienu dienu. Un tas skolēns ir Andris Bērziņš. Lūdzu, Andri, atnāc šeit. Te ir rakstīts Krišjāņa Čikāga barona latviešu skolas atzinību 3. klases audzeklim Andim Bērziņam par teicamu un kārtīgu skolas apmeklēšanu 1992. līdz 95. mācības gados. Un
lasīšanas sacensības arī bija šī klasē, un te arī vienai skolniecei bija ļoti labs sekmes un ļoti daudz lasīt. Andrejs Tākai. Lūdzu, Andrej. Ok, tad tiekam uz 4. klasi, kas bija šogad savienot 4., 5. un 6. klases. Diezgan liela klasa tad iznāca. Lūdzu, paceļties. Skolēni šī kombinētā klasē bija Nikolais Burvikovs, Roberts Plātnī, Larisa Līzenberga, Anna Lutsāna, Melita Zuševica, Pauls McMinn, Marcel Riku, Gunārs Inka, Aleksis Baltmanis, Linda Bilsēna un Kristaps Dārziņš. Un galvenā audzinātāja un skolotāja bija Solveig Kladovska. Šī klasē pēc zināšanu atzinību mums jāvērtē Linda Bilsēna un Melita Zuševica. Centībā tās pašas divas meitenes, Linda Bilsēna, Melita Zuševica un arī Larisa Līzenberga. Man liekas, ka šī klasē nebija neviens, kas šogad neiztrūk. Un lasīšanas sacensībās, bet man pašam šo jābrīnās, jo es šo cilvēku labi pazīstu. Lasīšanas sacensībās Nikolais Burvikovs uzvarēja. Uz 7. klasi. Lūdzu, 7. klasi. 7. klasē šogad skolēni bija Marisa Kīna, Lāra Lebedeva, Daina Thompsona un Kristīna Čunčule, un audzinātāja bija Ilona Roze. Un šī klasē atzinība bija centībā Dainai Thompsonai. Nu labi, tagad mēs tiekam tad pie absolventu klases, 8. klases. Lūdzu, 8. klases. Es domāju, ka jūs jau viņš visu ziniet, tā ka man nav... Ok, es pateikšu. Skolēni bija Andrus Sprūģis, Lieva Lutsāna, Kristaps Sprūģis, Jānis Kļaviņš, Dainis Baltmans, Kristīna vai Zemene Kīna un Arturs Kulāns. Audzinātājs Jānis Pērdziņš. Un no šīs klases visveicīgākie atzīmēs bija Andris Līzenbergs un Lieva Lutsāna. No šīs klases, vai ne, jūs visi iztrūkāt vismaz vienreiz? Man liekas, ka viņi šogad nepiedalījās lasīšanā. Viņa tā klase, kam ir ļoti daudz citas lietas, kas arī jādara. Pēdīgi mums ir ģimnāzija. Un ģimnāzijā mums šogad bija 4 skolēni, tā bija savienota tādā veidā. Ģimnāzijā bija Katrīna Baltmane, Atis Skuris, Kārls Kandorovskis, nāc ārā no stādām tā. Un Ina Veipman, kas absolvē.
un audzinātājs ir Ritards Krols. Un tas apmēram arī viss ar skolēnu izsaukšanu par sekmīgākiem un centīgākiem un arī par lasīšanas sacensībām. Nākošā lieta mums programmā ir 8. klases priekšnesums, ko viņi sauc par atmiņām, un es to tad atstāšu 8. klasē. Latviešu skola ir vieta, kur es esmu bijis visu savu mūžu. Es sāku latviešu skolu, kad man bija apmēram 5 gadi, bet es neatceros. Viss, ko es atcerēties no bērndārza līdz Ziemassvētku eglītē. Es neatceros, kas es biju. No 1. līdz 3. klasē bija mācīšanas pārdzīvojums, bet tiešām nebija izpriece. Mums vienmēr vajadzēja darīt tik daudz mājasdarbus katru nedēļu, bet no 4. klases līdz 8. klases bija priecīgs. Mums nevajadzēja darīt tik daudz mājasdarbus. No 7. un 8. klasē mēs gandrīz bijām visvecākie bērni skolā. Tas mums deva daudz privilēģijas. Latviešu skola vienmēr būs daļa no manas dzīves. Sākot ar 1985. gadu, es esmu apmeklējusi skolu katru sestdienu. Tagad, 10 gadus vēlāk šī skolā, es drīz absolvēšu. Es atceros bērnu dārzu un sagatavošanas klases, spēles, dziedāšanu un zīmēšanu. Es vienmēr atcerēšos uzvedumu bērnu dārzā Ziemassvētku dievkalpojumā. Es biju Eņģelīte. 1. klasē mums bija aizsargs kundze kā skolotāja. Es atceros daudz lasīšanu. Kā skolotāja 2. klasē mums bija Veitmans kundze. Kad padomājam, tas bija ilgu laiku atpakaļ. Es vienmēr atcerēšos 3. klasē, ka Kupces Jankundze deva kasetes, ko ieskaņo katru nedēļu. Es vienu atradu, kurā es stāstīju par kārlīša braukšanu uz mēnesi. Pēdējos gados daudz ir mainījies. Tagad 8. klasē es saprotu latviešu valodu labāk un es mācos latviešu valodā. Paldies visiem, kas man palīdzēja skolā, un paldies maniem vecākiem, kas ved man uz skolas katru sestdienu. Vēlreiz paldies! Viena atmiņa, kāds man ir no latviešu skolas, ir, kad apmēram 3 gadus atpakaļ mēs atradām vienu lielu zaļu bumbu. Mēs to bumbu atradām lielā sarīkojuma zālē. Bumba bija apmēram 3 pēdas plata. Viena lieta, ko mēs darījām ar to bumbu, ir, ka mēs uzlecām viņai virsū un atcetamies nost. Otra lieta, ko mums patika darīt, bija spēlēt futeni ar to lielo bumbu. Kad to mēģināja spērt, viņa gandrīz nemaz nekustējās. Tad vienu reizi, kad mēs ar to spēlējāmies, mums pateica, ka tā bumba piederēja bērnu dārza bērniem. Viņi negribēja, lai mēs to vairs lietojam. Bet pēc tam katru sestdienu mēs nozagājām to bumbu un turpinājām ar to spēlēties. Vienu reizi viens no klases-biedriem nokrita nost no bumbas un sacitās. Un ar to beidzās mūsu prieki ar to zaļo bumbu. Es atceros, ka mēs bijām 3. klasē. Mēs slēpāmies zem Kroņluktura zāles skatuves, un tur, kā vienmēr, mūs atrada dežurā. Kad mēs bijām 5. klasē, mēs lecām apkārt un kāpām lielās zāles griestos. Atkal pēc kāda laika skolotāja un dežurāns mūs atrada un mums pateica, lai mēs tur neietam. Pēc tā notikuma mēs parasti sēdējām klases stūros zem jakām ar gimblu. Es sāku iet latviešu skolas bērnu dārzā, un tagad esmu 8. klasē. Starp visiem šiem gadiem es esmu labāk iepazinies ar latviešu draugiem
un darījis daudzas pieminīgas lietas. 5. klasē es atceros par mūsu izbraukumu uz Čikāgas etnogrāfisko muzeju. Es arī atceros, ka Reveliņu kundze mums aizvest uz McDonaldu, ja mums visu mājas darbi bija iesniegti laicīgi. 4. klasē Kristapam bija salauzta kāja. Mēs vienmēr spēlējāmies ar viņu kruķiem un tikām prom. Es esmu laimīgs, ka es esmu gājis latviešu skolā visus šos gadus. Viena atmiņa, kas man no latviešu skolas bija mūsu rakete. Mēs viņu vienu dienu atradām pagalmā un ar viņu sākām spēlēties. Bija ļoti forši. Vienu sestdienu mēs viņu nogrūdām uz zemes, un mums bija viena rakete, kas ripinās. Viens bērns uzkāpa virsū un ar bēdra lejā viņš tur gulēja ar galvu uz augšu. Tad citi stund un tas gulēja varēja redzēt latviešu skolu panorāmu. Kādreiz tie cilvēki stund pa tālu un tur stāvēja gaisā ar 2 rokām. Mums nebija mūsu rakete uz ilgu laiku. Neliebēja dežināt viņu paņem un sagrēs mazos gamlījos un izveta ārā. Mums vairs nebija mūsu rakete. Dažkārt vēlāk skauti uzbūvēja vienu basketbola klubus, un mēs ar viņu turpināt lietot. Galvenās atmiņas, kas man ir no visiem pamatskolas gadiem, ir mūsu palaidnības. Mūsu klasē ir šausmīgākā reputācija no visiem bērniem, kas piedalās Krišjāņu barojuma latviešu skolā. Mēs esam salauzuši lietas un slēpušies no skolotājiem. Lūdzu atcerieties, es nevaru pieminēt visus notikumus, jo daži varbūt vēl nemaz nav atklāti. Esam aizbaidījuši skolotāju sākam nenāk atpakaļ. Es vēl atceros to volejbola skolotāju, ko tikai vienu reizi redzējām. Un Dāboleņa kungs. Kāpēc jūs domājat, ka viņš tikai jaunākās klases māca? Bet tomēr, zināt, mēs ar Zemeni nekad nepiedalāmies palaidībās. Tie ir tie zēni. Krišjāņu barona latviešu skolā es pavadīju daudz sestdienu. Es esmu gandrīz 10 gadus te nogājis. Daudzreiz negribēju braukt uz skolu, jo gribēju kaut ko citu darīt. Bet mūsu 8. klase tomēr izturēja šīs sestdienas. No sākuma man nepatika nākt uz latviešu skolu, bet pēc dažiem gadiem es apjēdzos, ka šī skolā iet vienreizi. Šeit mēs mācāmies latviešu valodu, un šo iespēju nekur citur Čikāgā nav. Es ievēroju pagājušo vasaru Garzera vasaras vidusskolā, ka ir ļoti liela starpība, kas salīdzina bērnus, kas iet latviešu skolās un bērnus, kas neiet. Mums kā ir daudz vieglāk. Es pateicos visiem skolotājiem, kas cīnījās ar mūsu trako klasi un ziedoja savu laiku un enerģiju mums kaut ko iemācīt. Tas nevarēja būt viegli. Es vienmēr atcerēšos sestdienas kopā ar draugiem latviešu skolā un arī atcerēšos visus mājas darbus, ko izdarījām un neizdarījām. Es visvairāk gribu pateikties maniem vecākiem, kas mani sestdienās veda uz latviešu skolu un vienmēr atgādināja man. Kādu dienu tu sapratīsi un pateiksies, ka tevi sūtījām uz latviešu skolu. Tagad es saprotu. Un nu ir vārds 8. klases vecāku pārstāvim Uģim Sprūdžam. Tā, mīļie izlaiduma dalībnieki. 8. klases un 8. klases vecāku vārdā gribētu teikt dažus pateicības vārdus. Latviešu sestdienas skola, es to zinu, prasa lielu darbu, lielu atdošanos, milzu pacietību un vēl lielāku
humora izjūta. Dažreiz ar lielu izbrīnu mēs vecāki vērojām, kā mūsu bērni pat pieprasīja turpināt apmeklēt latviešu skolu, lai varētu piedzīvot šo izlaidumu dienu. Par to galvenie nopelni ir skolas vadībai, klases audzinātājiem, visiem skolotājiem un nodarbību vadītājiem. Un silti pateicamies jums par to. Atsevišķi pieminēsim tagad visus 8. klases skolotājus, pie kuriem absolventu klase šai mācību gadā mācījās. Un es lūgtu katru piecelties kājās. Tie bija Rozes kundze, Jānis Bērziņš, Lelda Kalmīte, Aleksis Igijs Kalniņš, Silvija Kļāviņa, Astrid Cīruls Prūdža, Uģis Prūdžs, Lilita Spūre, Māra Tomsone, un arī Dalmans Tomsons. Liels paldies pienākas arī vecāku padomēji, visiem dežurantiem un virtuves darbiniekiem. Un atcerēsimies arī vectēvus un vecmāmiņas, kas lika pamatus mūsu latviskās dzīves ziņai un dzīvoja mums līdzi. 8. klases vecāku vārdā visiem jums paldies. Un pateicībā par jūsu darbu mūsu klase ir uzņēmusies skolai sagādāt jaunu Latvijas karogu un rotaļlaukumā mazo bērnu stūrīti. Novēlam skolas saimei savu svētīgo darbu turpināt vēl daudzus gadus. Novēlam arī 8. klases absolventiem, jums. Novēlu jums latvisko izglītību turpināt. Un apsveicam viņus šai lielajā dienā, lai Dievs jums dod izaugt lieliem, veseliem, gudriem, muzikāliem, atletiskiem, un lai latviskais gars jūs nekad neatstāja. Vēl vārds ar 8. klasi. Tagad ir uzruna no 8. klases audzinātāja Jāna Bērziņa, un Jānis apsolījās, ka viņš dos dažas atmiņas no savām dienām skolā. Jāna, go!
drīkst jūr? Cienījamie absolventi vecāki un pārējās skolas saime. Vispirms gribu apsveikt Inu Veitmanu. Inai ir bijis grūts ceļš vidusskolā, jo viņas pamatskolas klases biedri neizvēlējās pabeigt vidusskolu, un ar to Ina ir bijusi vienīgā savā klasē pēdējos 2 gadus. Ina, apsveic tevi un tavus vecākus par jūsu uzticību mūsu skolai. Un tagad tā trakā 8. klase. Šo nosaukumu es nekad nevarēju saprast. Manās domās 8. klase ir dzīva klase, bet arī ļoti spējīga klase. Tur ir redzams, ka vecāki, kuri bijuši atdalīti no tēva zemes 50 gadus, ir spējīgi izaudzināt bērnus ar latviešu garu. Apsveicu vecākus un vēlu absolventiem visu to labāko nākotnē. Atzīst, ka līdz pat šai dienai neesmu spējīgs atšķirt Kristapu un Andu. Es gribētu vēl īsumā pieskārties pie viena punkta, kas ir tomēr saistīts ar mūsu absolventiem. Domāju, ka lielākā tiesa skolas saimes zina, ka skola šogad ir saņēmusi pārmetums un kritiku sakarā ar šī gada skolas programmu. Manās domās pārmetumi un kritika ir nevietā, jo viņi ir pamatot uz disinformāciju un pat meliem. Sakarā ar šiem pārmetumiem ziedojumi skolai ir tikuši pazemināti. Ja tas turpināsies, skolai eventuāli būs finansiāla grūtības, jo ziedojumi ir svarīgs ienākuma avots skolai. Bet finansiāla stabilitāte nav vissvarīgākā lieta mūsu skolai. Skolai vissvarīgākais ir skolnieki. Ir iespējams, ka visi 8 pamatskolas absolventi apmeklēs 1. vidusskolas klases rudenī. Tas nav droši, bet ir ļoti iespējams. Tas nav noticis ilgus gadus. Šis rāda, ka skola ir bijusi sekmīga skolnieku audzināšanā. Vēl pārsteidzoši ir, ka sarunājoties ar vecākiem, šī apmeklēšana nav spiesta lieta. Ziemā viena māte man teica, ka viņa ir vedusi savus bērnus uz latviešu skolu 20 gadus, un ka tagad, kad viņas bērns beigs pamatskolu, viņai bija cerība, ka beidzot varēs kaut ko padarīt sestdienās vai pat kārtīgi izgulēties sestdienas rītos. Bet nē, viņas bērns grib nākt uz vidusskolu. Ko esam izdarījis nepareizi, viņa man vaicāja. Labāks jautājums būtu, ko viņa un skola ir darījusi pareizi. Tas fakts, ka liela grupa jauniešu grib turpināt savu saistību ar mūsu skolu, pasaka to, ka bijušās skolas pārzinas Anita Briet-Vilzēns un tagadējā skola pārzina Aņa Burbukova izstrādātas skolas programmas ir bijušas sekmīgas un pilnvilcojuši mūsu skolniekiem. Lūdzu, Aņa. Kā kolēģis, draugs un vecāks, es gribētu personīgi pasniegt Arnim šo plakātu, ko viņš
var likt, kur viņš grib. Es nolasīšu, kas te uzrakstīts. Labs darbs padarīts, lai tie kritika nāk strādāt, citādīgi, lai viņi iet kārties. Tagad es gribētu tikt pie apliecību pasniegšana un mūsu skolas dāvātā saktiņu pasniegšana un arī absolventu ierakstīšanos mūsu grāmatā. Andris Līzenbergs. Andris parakstās. Tā ir mūsu gadiem ilgi jau tradīcija, kad Ciānas draugs dāvina absolventiem grāmatas. Un, ja jūs arī drīkstētu kaut ko pievienot no savām atmiņām, diemžēl skolotais Jēzus šo pateicis, tad mans grūtākais arī bija atšķirt Andri no Kristapes. Lai nenodarītu vienam vai otram pāri. Un arī to es atceros, kā jūs savos ziemas jakās stepāties. Artūrs Kulāns.
Paldies mācītājai Rautenšildu un īpaši 8. klasē. Tagad būs atvadvārdi no 3. klases absolvents Īnas Veitmans. Un man tikko atgādināja, ka es kā parasti kaut ko aizmirsu, koris aizmirsu. Un kā es to varētu aizmirst, tik liels mums uz korsi, bet pēc atvadvārdiem, pēc ģimnāzijas, tad būs koris. Mīļie skolotāji, skolnieki un viesi! Vēl šodien atceros, kā 13 gadus atpakaļ sāku nākt uz Krišjāņa Barona latviešu skolu. Klasīte bija lielā istabā ar daudzām jaunām spēļu manciņām un daudziem jauniem draugiem. Katru sestdienas taisījām jaunu projektu, ko steidzos mājās rādīja vecākiem. Mēs dziedājām un rotaļājāmies. Protams, bija arī jāmācās arī burtu vilkšanu un lasīšanu. Kā varēja iedomāties, ka kaut kas tik grūts reiz nāks tik viegli? Pateicos visiem skolotājiem, kas par šiem gadiem ir ziedojuši savu laiku un pacietību man mācīt latviešu valodu, literatūru un kultūru. Pateicos Burvikovu kungam, kas 2 gadus intensīvi mācīja manai klasē geogrāfiju un vēsturi. Jūtos, ka biju izstaigājusi visu Latviju un iepazinusies ar tās upēm, pilsētām, laukiem, kalniem un lejām. Staigāju savu senču pēdās no latviešu tautas pirmām dienām pie Baltijas jūras līdz tautas patstāvības iegūšanai un pazaudēšanai. Kad Latvijā sākās cīņa atkal atgūt patstāvību, varēja dzīvot tai līdz. Pateicos Dr. Anitai Bildēnai un Mārai Tomsonai par viņu pūlēm mums mācīt tautstēju. Pavadīju 2 priecīgas dziesmu svētkus Indianapolē un Toronto. Pateicos Silvijai Baršnī, ka mēs uzstājāmies ar Čikāgas piecīšiem Toronto. Pateicos Lilitai Spurei par rotaļšanas klasēm. Ne tikai iemācījos par skaistām latviešu rotām, bet arī mācījos tās sarunāt. Daudz draugi apbrīno manas bredzenes un varu lepni pastāstīt, ka tās ir latviskas un pašdaļinātas. Pateicoties latviešu skolai, sagaidīju pašreizējo Latvijas prezidentu Gunti Ulmani lidlaukā tāpat, kā mana vecmāte reiz sagaidīja prezidentu Kārli Ulmani Šķibas pagastā Zemgalē. Esmu priecīga un lepna būt latviete. Ir laba sajūta piederēt tautai, runāt tās valodu un aktīvi piedalīties tās kultūras dzīvē. Negribētu pazust Amerikas kausīšanas katlā. Piederot citai tautai un mācoties par to, man ir plašāks uzskats un saprašana par visu pasauli un tās problēmām. Paldies Krišjāņa Barona latviešu skolai, ka palīdzēja man iepazīsties ar manu latviešu tautu un Latviju. Mēs ar Jāni arī ļoti gribam pateikties latviešu skolai par to, ka patiešām palīdzēja mums mīt uzaugināt latviskā garā. Man ļoti žēl, ka Jānis nevarēja šodien būt klāt, jo viņš nav gluži atvesļojies no operācijas, bet sirdī viņš dzīvo mums līdz šodien. Un es tikai vēl gribēju pieminēt, bez visiem tiem skolotājiem, kas jau tik pieminēt, vēl 3, kas ir speciāli, varbūt arī Īnas klases strādājuši, kas nav citām kāzam, starp citu, kaut Jānis te nebija. Viņš tomēr man atsūtīja līdz mazu atloksni kā pateicību un cerams, ka skolai tas labi derēs nākotnē. Paldies! Un tad vēl 3 skolotājus pieminēsim. Arnis Burvikovu, kas patiešām 2 gadus Īnas klasē centīgi mācīja vēsturu un geogrāfiju, un starp citu es arī ļoti no tā pati mācījos, vai ne, ka sekoju Īnas mājas darbiem. Un Ričards Spurs, kas tagad ģimnāzijā, viņai mācīja. Un ar Elita Leimane, bet es neredzu. Elis,
Slim. Viņa strādāja ar bērniem šogad. Paldies! Paldies, Sīdla. Tagad ir pieliešana uzrunu Ričardam Skorim. Šī jaukā mirkļa dalība. Ļaujiet man darīt mazliet savādāk. Tā līdz šim tas ir vispirms nodot Inai, kas Inai pienākās par viņas darbu, par to, kad viņa izturēs visu šos garos gadus. Protams, veikšanas apliecība un mūsu skolas nozīmīte zeltā. Tagad vērojot šo zīmīti, es domāju par to, cik zīmīgi. Šeit ir dubultais jums, latviešu ražanības simbols. Lai Dievs dod, kas palīdzēs Inai būt ražanai, kā garīgi, tā arī fiziski. Un tagad, kā es minēju, to otro daļu attiecībā uz uzrunu. Es esmu ļoti pateicīgs, ka šis gads man bija dots pirmkārt jau tādēļ, kad es iepazinos, ko tas nozīmē. Kā pirms 100 gadiem mūsu daudz skolotāji strādāja, kad vienā telpā bija 4 klases. Man gan skaitījās tikai 3. Bet tomēr, jo Ina bija nolēmusi beigt, bija jāuzmana, lai viņa pēc iespējas nozīmīgāko latviešu literatūrā paņemtu līdzi un pirmā gimnāzijas klases audzēkņi sāktu programmu, kas viņiem dotu pamatu literatūrā. Vēl otra lieta, kas bija ļoti zīmīgi tas, kad arī es varēju mācīties kopā ar viņiem. To, kā daudz skolotāji šim apliecinās, mums ir jāmācās, lai mēs varētu viņiem mācīt jauniem cilvēkiem. Sevišķi vēl tāpēc, ka Ziņā gimnāzijā mums laba daļa ir tieši pārrunas, ne tikai iekaušana, bet izlasītā un dzirdētā pārrunas. Šodien no rīta šķiroties, es lūdzu, lai viņi katrs pāris teikumos uzrakst, kas ir bijis viņu gūms. Teiksim, svarīgākais, kas nāk atmiņā. Kāds minēja Blaumaņa Indrānus, kāds minēja Tālaus taurētāju, kāds cits minēja dzeju vispār un pārrunas vispār. Atļaujiet šajā brīdī pieminēt manu atbildi, ko es domāju, kā iegūtu. Un tas ir tas, ka visu šos daudzos 3 gadus strādājot, automātiski strādājot uz priekšu, lai Latvijai jauno paaudzes sagādātu, lai latviešu tauta var cerēt, ka viņi izdzīvos. Vēl vienmēr neatbildēts jautājums ir, kas ir tas, kas izšķir, ka mēs esam latvieši, kur ir tā svaru bumbiņa, svaru mērs, un mēs klasē vienojamies, ka tā nav valoda, ar to vien nepietiek, kā mēs bieži vien dzirdam runājot. Jo mēs zinām slavenus vārdus, kā Austrālijā, tā Izrēlā, kur runā vismaz tikpat labi, pārzina vēl labāk par daudziem no mums latviešu valodu, viņi nav un nebūs latviešu tautas piederīgie. Mūsu šī gada programmā mums izņēmā cauri Zenta Mauriņa aizskāra šo tēmu. Baltās drāmas, latviešu tautas dzīves skatījums, jeb dzīves ziņa, jeb citiem vārdiem domas, kādas tu latvieti domā. Kas ir tas, no kurienes tu nāc un uz kurieni tu ej. Zenta Mauriņa citē savā esejā, ko mēs klasījā ņēmām, kādu pasaules slavenu domātāju, kurš ir apgalvojis, ka karavadonim ir daudz svarīgāk pazīt sava pretinieka dzīves ziņu, nekā zināt viņa karaspēka karavīru skaitu.
kā tikt pie šī dzīves ziņas. Tur mēs visu ziemu centāmies literatūrā atkal un atkal saskatīt, kas ir tas latviskais. Tāpat to dara, protams, visā mūsu skolas ritumā, kur kā geogrāfijā, tā vēsturē, tā arī kaut vai tādā vienkāršā lietā, kā rotu kalšanā, jaunais cilvēks gūs saskarsmi ar to, kas ir īpatnēji latviskais. Un to nav viegli atrast, un mans vēlējums ir, lai jaunie cilvēki, kā tie, kas beigs pamatskolu, tā arī mūsu absolventa Inta, nekad nebeigtu meklēt to, jo tas nav viegli. Nepavisam tas nav viegli šodien, ka latviešu tautai ir tik šausmīgi grūts stāvoklis kā Latvijā, tā arī šeit. Jo trimta ir beigusies, un kas esam mēs, mums ir ļoti grūti atbildēt. Bet neviens jau nav teicis, ka dzīvē jābūt grūti, nav jābūt viegli, piedošanas pārēcot. Neviens to neko nav sacījis. Un kādā grūtībām tikt pāri, arī to mums māca latviskā dzīvesziņa, kas lielajā latviešu svētajā grāmatā dainās saka tik ļoti vienkārši un skaidri. Ja tev ir visi meži, gunis tevi, visi var tikt. Paldies! Paldies, Rik. Lūdzu, Ina, vai tu varētu arī parakstīt mūsu skolu grāmatu? Un es domāju,